Nu, nav vēl šis dīķis padevies. Labi, traki neiegrimām ar šo lielo, bet, nu, kājas bija augsts, šoreiz pats nogremdēja. Pirms stundas taisīja video, stāstīja, kas ir plūstošais māls, un stāstīja, kā vajag raka pa zemi vilkt, un tad tā arī stumdams izbērt to kausu. Reku rezultāts. Bet tur viss vaļā, viss priekš vaļā, viņš tā, nu, es neļurkājos, uzreiz arī centos vilkties, un uzreiz rakām ārā viņu, nu, nečakrējāmies. Un redzat, kā te izskatās? Reku sauss, viss virspus, un te tāds kalns ir. Tankš tai garozā izlūst cauri un viss uzreiz kā korķis. Es pat nekustējos, uzreiz bāzu ar mazu ekskavātoru bāzām baļķus apakšā, pabāzām un tad tik ārā. Reku parādīšu. O! Un šitas sūds ir pa visu apakšu. Reku kā spiežās ārā. Šodien domāju naudu prasīt, bet nē, te vēl būs jāapčakarēs. Nu šitas mazais paliek, tas te valnīts, re, ko es teicu. Šitas tik jāizmet ārā. Bet nu neko, tagad nometīsim šito valnu nost un no krasta paņemsim. Bet krustojumi viss ir spēkā. 20 eiro stundā paņemiet zemesgrāmatu, mauciet šurp, ja kāds zina te recepti, kā te šito visu, kā jūs tur mācat, vajag šitā tā. Davai mauciet šurp. Un te bišķi pavilksim. Reku viņš tā tiku pāri tiem kokiem tā slapjā vietai un valkamies augšā. Nē, nu veiksmīgi, jā, bet varēja sūdi baigie sanākt.